Latvijas tālākai izaugsmai būtiska ir katra reģiona attīstība, un viens no ļoti būtiskiem instrumentiem te ir investīciju plānošana un ikvienai pašvaldībai pieejami un saprotami finanšu atbalsta kvotēšanas principi. Kādi tie būs nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam? Par to Kurzemes reģiona izaugsmes fóruma Tavā varā centrālajā diskusijā Saldū runāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji un Kurzemes pašvaldību pārstāvji. Pirmais pamatprincips, ka mēs skatāmies uz reģionālās attīstības atšķirībām, lai mazinātu tās. Otrais pamatprincips ir, mēs skatāmies uz koncentrāciju, un tas ir uz attīstības centriem, lai tur koncentrētos lielākā daļa atbalsta. Līdz ar to izējot no šiem diviem pamatprincipiem, mēs arī piedāvājam divus aprēķinu variantus, kur mēs iekļaujam gan, lai uzrunātu reģionālās attīstības atšķirības, tātad iekšzemes koprodukta atšķirības, nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetos uz vienu iedzīvotāju. Un, lai uzrunātu tātad koncentrāciju un attīstības centrus, mēs skatāmies uz iedzīvotāju skaitu vispār novados, iedzīvotāju skaitu īpatsvaru pilsētās, un trešais rādītājs ir tātad pašvaldību ceļu kopgarums. Diskusijas reģionu izaugsmes fórumos visā Latvijā ļaus izstrādāt pēc iespējas pašvaldībām izdevīgākus un godīgākus finansēšanas mehānismus. Tas ļautu vienlaikus gan nodrošināt teritoriju straujāku attīstību, gan arī dotu iespēju attīstīties visiem reģioniem. Pašvaldībām ļoti svarīgi ir ieraudzīt tos akcentus, kuriem jāpievērš uzmanība nākošajā plānošanas periodā. Jo mēs labi zinām, ka tikai tie, kas būs izveidojuši savas attīstības programmas, varēs startēt uz Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem. Tā ir jauna informācija par to, kāds būs jaunais programmēšanas periods, un tas pašvaldībām ir būtiski svarīgi zināt, uz ko gatavoties, reāli kādus tehniskos projektus gatavot, kādas būs mūsu iespējas, jo šobrīd patiesībā Eiropas Savienības finansējums ir vienīgais attīstības instruments pašvaldībām. Pašvaldību vadītāji uzskata, ka kvotēšanas principos un investīciju plānošanā jāņem vērā arī katras pašvaldības īpatnības, jo kam gan labāk, kā attiecīgajai pašvaldībai zināt, kas tai patiešām ir nepieciešams. Diskusijas reģionu izaugsmes fórumā Tavā varā dod iespēju rast kopsaucēju starp visdažādākajām pašvaldībām ar ļoti atšķirīgām interesēm. Fóruma atspoguļošanai izveidota mājaslapa tavavara.lv, kurā ik viens interesents var reģistrēties dalībai fórumos, kā arī atrast gan pasākumu programmas, gan rakstīt savas idejas par novada, pilsētu un savas dzimtās puses attīstībā darāmo.